Hei, esat sveicināti Būreiz jaunajā rubrikā ar nosaukumu Gardo lietu inspektori! Tātad, kā jūs redzat, šeit viņu ir veseli 3. 1, 2, 3, jeb Igors, Aga, Igi, Ainārs Jose un Jānis Egrējs Žipčiks. Tātad galvenā pārveides ideja – meklēt un salīdzināt dažādus pārtikas produktus pēc miljonus dažādiem kritērijiem. Paliekat kopā ar mums! Tātad pirmajā epizodē mēs runāsim par picām. Picām! Pilnīgi noteikti picām. Tiesa gan atsaldētām. Nu, kādas nu ir? Kādas viņas ir, tādas viņas ir. Ko lai tā? Kā redzat, man rokā ir lētais segments. To pilnīgi droši var pateikt. Man ir vidējais segments, Un man ir dārgais gals. uz kuru Igors šodien paņēma kredītu. Nu, ko lai dara, dažreiz nākas to darīt. Picām salīdzināsim iepakojumu un sāsaldētu izskatu. Garšu, Un arī... to, kur tu paņēmi kredītu. Jā, starp citu. Cenu. Tieši tā, runāsim arī par cenām. Vērtēsim visu, kas mums patīk, kas mums nepatīk. Un izejot no tā, mēs vai nu ieteiksim jums, vai nu kategoriski lieksim pirkt konkrēto produktu. Ok, tātad sāksim ar lēto segmentu. Optima līnija, kaste diezgan parasta, vai ne? Viņa ir ļoti minimāla, nu. Minimālismu stilā. Jā. Tātad tās picas cena ir, 98 centi. pilnīgi labi priekš. Studenta. Tas ir bez variantiem. Mēģināsim to dabūt vaļā. Varbūt tik viegli tas nesanāks. Tā, tagad visi aizveram acis. Tādā... Tāda nu viņa ir. All the Magic Glory. Īstenībā nav tik Cik traki. viņa maksā? 98. 98, jā. Tātad tā viņa izskatās iepakojumā. Jānis sāks to vērtēt. Īstenībā diezgan labi. Igor, paga. Diezgan labi. Tu viņu vari salīdzināt ar to, kas ir uz produkta iepakojuma. Nu, ņemsim vērā, svars ir 300 grami un viņa maksā 98 centus. Šobrīd izskatās diezgan ok, pat diezgan atbilstoši cenai. Septītnieks? Labi. Jānis dod septītnieku. Tagad ir mans laiks un mana kārta to salīdzināt. Teiksim tā, to, ko es redzu uz iepakojuma, es redzu arī šeit. Kopumā es varētu dot 8 balles. Igor? Nu, es varētu teikt, ka pa 99... 8, Igor. 98? Yeah. 98 centiem cērtam Igor. 8. Pa 98 un 8 balles arī no tevis. Ķeramies pie nākamās picas. Nākamā pica būs Vidējais segments. vidējais segments, kuras cena ir 1,35 centi. 1,35 centi. Tāds ir iepakojums. Šoreiz laikam sākšu es ar vērtējumu. Oi, draugi mani. Šī pica diemžēl izskatās, nu, vismaz manā viedoklī diezgan pavāji. Un vēl viņa man šķiet uz ballēm 5. It kā jau te viss ir, kas te ir sazīmē. Bet, nu, kopumā kaut kā tas viss reāli ir diezgan neprezentabli. Lai jums vieglāk saprast, es paņemšu savu lēto galu. Salīdziniet. Praktiski. Atrodiet atšķirību. Atrodiet atšķirību. Vienīgais, kas ir šajā picē, ir... Besesa imitācija. Es ļoti ceru, kad izcepot, viņi izskatīsies krietni labāk, jo bilde ir šāda un viņa reāli tā izskatās. Cik tā ballītes no tevis būs šodien? Arī 5. Gandrīz viduvēji. Ne, viduvēji. Viduvēji. Tieši Nu, jebkurā gadījumā par šādu atzīmi skolas laikā varētu dabūt pa 5 no mammas vai tēti. Bet tas ir diezgan lielos gabalos, nesalīdzinot ar to diezgan. Tā paskatoties. Un kaut kādi burkāni un viss. Nē, nu ko es varu teikt? Es likšu 4. Es likšu to paska, nu. Nezinu kāpēc, bet nu es gribu... Pasaka, ka ir lieli 10 gabali un ieblēs 4. Jā, bet varbūt viņi nav garšīgi nemaz. Vienkārši. Nu, tā jau Kā tu teici, desas imitācija. Jā, Būšu kritisks. Muļkības! Nu, ok. 4 balvas. Ej malā. Un tagad ir tā lieta, kuras dēļ šodien Igors pārdeva pēdējās bikses, paņēma kredītu un arī plaušu, kā viņš saka, to mēs gan nezinājām. Bet tā ir luksus pica, kurai ir pilnīgi ideāli jāizskatās.
atpakotā veidā. Cik te Igors lielu ņēma kredītu šodien? Igors ņēma 2770 eiro. Bet ja nopietni pa vienu vakaru. Bet ja nopietni 2,77 eiro. Tad mēģināsim dabūt. Uzmanīgi ar iepakojumu. Es visu savu naudu atdevu. Varēsi vēl mazbērniem atdot iepakojumu. Es viņu glabāšu kaut kādā rāmītī, varu seifā vispār. Muzejā nodot. Muzejā. Nu, dārgie draugi, tad rādīsim jums pirmajiem, jo mēs paši vēl nezinām. Un 1, 2, 3. Tadā! Snap! Mīkla ir daudz maz normālā līmenī, salīdzinot, piemēram, ar iepriekšējiem, kur bija tāds normāls slānis. Ir redzams, ka ir pacentušies ar kaut kādiem, ar ko viņi bija? Vistu. Ar vistu, ka vistas gabaliņi ir klātbūtnē. Spalvas arī. Spalvu nav. Par ko mēs maksājām naudu? Bet, ja godīgi vizuāli tā paskatoties, es arī nevarētu pateikt, ka viņi ir superīgi labi. Maksimāli, ko es varētu iedot, 6,5. Priekš tādas cenas un tādas pizzas. Es nezinu, tas ir pagaidām, pēc maniem vizuālajiem uzskatiem. 6,5, jā. Varbūt viņa būs garšīga un es viņai ielikšu vairāk balvas, bet tas jau būs cits stāsts. Es gan nebūšu tāds rupuļš un kategorisks un salīdzināšu šo pizzu ar to, ko es redzu uz attēla un pilnīgi droši došu 8 balvas kā pirmai pizzai. Te varētu pat laikam 9 balvas dot, ja mēs atsparamies uz to, kas mums šodien ir asortimentā. Kā Igors jau teica, ir vista, ir spalvas arī redzu. Bet, ja godīgi tas siers vai mērce, es neesmu visu pārliecināts, izskatās pēc pelējumu. Tas ir dārgais siers, tāpēc kā ar pelējumu. Jā, zinu kā, naudas dzeram vecu vīnu, nav riktīgi. ēdam sapūšu sieru un braucam ar mašīnu bez jūtas. Ņemot vērā, ka es pārstāvu lēto segmentu, es varētu ielikt 3. Bet labi, es mēģināšu būt objektīvs. Es varētu ielikt labu 8. Nu tiešām, viņi izskatās gandrīz kā bildē un jā. Tie nu būtu vērtējumi un pirmie acu uzmetieni. Un tagad mēs to visu mēģināsim pagatavot un arī pastāstīt savus iespaidus par pagatavotām pizzām. Nu ko, sūdam pirmo pizzu. Meklē! Oh yeah! Labs darbs, kas padarīs. Tadā! Lūk, kas ir sanācis no pirmās pizzas. Un Jānis mēģinās to novērtēt. Smaržo pēc tomātu mērces, bet smaržo garšīgi siers ir izkusis. Gaļa izskatās pēc pusfabrikāta, daudz mīklas, jāskatās kā garšos. Principā tagad 6. Nu, teiksim tā, kad mēs viņu izvilkām no pekla sauli ārā, man par to bišku mainījās iespējas, un viņa, man liekas, kļuva sliktāka nekā viņa bija iesaldēta. Es laikam došu, maksimums kaut 5 balvas, diemžēl 5 balvas. Nu, pēc smaržas viduvēji. Un pēc izskata arī varētu teikt, ka manās acīs viņa īpaši nemainījās. Varbūt nedaudz tā, kā saka, izkusa kaut šis tas, kas tur ir. Nekrita, necēlās. Jā, nekrita, necēlās, jā. Es palikšu pie 6 balēm šoreiz. Nu, ko? Tad laiks ir ieprovēt. Nu, ko? 1, 2, 3. Atcerieties, šī pizza maksāja nepilnu eiro. Jā, 98 centus. Teikšu uzreiz, man iepatikās mīkla. Man kaut kā garšīga viņa tāda kraukšīga, garšīga. Par to pildījumu gan nezinu, es jūtu vienīgi tomātu pastu pagaidām. Tāpēc ir grūti kaut kā citu novērtēt, bet mēģināšu vēl. Mīkla ir ļoti labi. Parādīšu varbūt apakšu. Gabaliņam smuki apcepusies. Traukšķīga. Tāpat laikā mīksta. Par tādu naudu īstenībā neko vairāk nevar gribēt. Jā, par garšu. Labs etīdnieks. Arī es savu balvi nepateicu. Es laikam ielikšu 6 par garšu. Es jau iedošu 7.
Nu, viskam, tiešām par tādu naudu ir vērts pirkt un nogaršot. Optima atkal pārsteidz. Nu, Optimāls variants. ja vajag daudz un lētas un diezgan garšīgas pārtikas, tad šo variantu var droši izvēlēties. Viss ir labs ir izcinājums. Nu, tad tādas balles būs. Man ir 6, ja es nemaldos, Igoram ir 7. Man arī 7. Tāda nu ir pirmā pica. Un tūlīt ēdīsim otrā picu. Nu ko, pirmā pica ir notiesāta, laiks sūtīt peklē. Otru. Halleluja! Tā ir otrā pica. Viena liela problēma. Mums ir 3 daļas, bet 10 gabali ir 5. Ko ar to darīt, nezinu. Vizuāli šī pica mani arī, diemžēl, diezgan vāji piesaista, jo te ir vispār kaut kādi pilnīgi minimāli siera fragmenti. Ir 5 pica 10 gabali, kas, nu, pilnīgi gandrīz vai iedzer depresijā. Nu, un kopējais vizuālais stils pēc pagatavošanas man neizsauc nekāda wow. Šai picai, laikam, es arī došu 4-5 balles, laikam pat vairāk uz 4. Desa ir maz. Siera arī maz. Tomātu mērces daudz. Uz viena gabala, uz pārējiem mazāk. Kā lai saka, pica ieturēta minimālisma stilā, asimetrijā, un no dārzeņiem te principā ir 3 gabaliņi paprikas. Klusā dabā. Es atļaušos ielikt atzīmi šobrīd par 3. Jo, nu, tas ir tomēr vidējais gals un bija gaidīts kaut kas vairāk tomēr. Zemi jostas sīdījā. Tātad man bija pirmajā vērtēšanas periodā bija taisnība, kad es liku 4 balles. Tā kā es domāju, ka es palikšu pie 4, jo pat šeit kaut kāds, es nezinu, tie tomāti, jā, gabaliņi. Te pat viens gabaliņš ir pat melnā krāsā iemelnojies kaut kāds nesaprotams. 4 balles, jā. Labi, es ņemšu. Es ņemšu ar vienu desmit. Abi es ņemšu šitā. Tad es pagaišu to es noņemšu. Šitas Igoram galīgi neiet pie dušas. Tā, nu ko, man tad paliek galīgi gigantiskais gabals šoreiz. Nu ar Dievu gaišais prāts. Aiziet. Garša tāda, kā es nezinu. Ar lēto tomātu pastu kaut kādu. Plasmasa kaut kāda, reāli plasmasa. Nu, kā sakas, garšojas reāli kaut kādu, nu, tomātu jupī. Jupī. Zini, no pulverīša izbēra un pēc tam sataisīja picu. O, re, kur Igors vēl kulināra matu atradis. Oh, damn. Nezinu, kas tas tiešām ir. ir atradis kulināra matu. Tas varētu būt mans laikam. Uz tādām lietām īstenībā varētu arī. Tas bija, ja es nemaldos, Vičī ražotājs. Bet, jūs to nezināt, bet mēs nedēļu atpakaļ, vai 2 nedēļas? 2 nedēļas atpakaļ mēs arī filmējām video. Un Vičī ir otro reizi pierādījis to, ka viņi taisa vissliktākās picas. Izgāžas pilnīgi. Jā, Vičī laikam ir jāpārslēdzas tomēr stāvu. Krabi nujām. Es domāju, labs 3-nieks šeit, vai pat 2-nieks. Reāli. Pat Optima līnija, kas it kā kotējās kā vissliktākā. Pilnīgi low level. Bet šī ir, nu, off the hook. Jā, nu no manis tas arī ir kaut kādas, laikam, nu, 3 balles, bet es vēl neesmu ticis pie 10, bet, nu, vienalga es, laikam, palikšu tomēr pie šīs atzīmes. Saki atzīmi. Man es ielikšu 3. Atradu kaut kādu matu vēl iekšā. Nu, tāda nu bija otrā pica. Te vairs nav ko pielikt. Bam! Nu ko, arī otrā pica ir notiesāta, un tagad ir kārta 3. picai. Igora elitārajam galam. Dārgais gals. Cik ilgi jāatceras viņa? 12 līdz 14. Nu ko, bērni? Te nu ir 3. pica. Nē, Igoram. Nu, Igor. Tā, uzreiz teikšu, smarža man nepatīk. Vizuāli izskatās labi. Cerams, ka arī pēc garšas, bet pagaidām vēl joprojām palikšu pie 6,5 balēm. Es gan nebūšu tik skeptisks. Smaržo, nu, priekš manis pēc kaut kā laba. Izskatās labi.
No šodien dienas asortimentā es lieku 9 balles par izskatu, jo te ir visā daudz. Viss ir skaisti, viss ir zaļi, siers ir, gaļa ir. Man patīk. Siers ir, viss ir reāli atbilst. Bilde, kas ir uz aizmestās kastes. Un, jā, smaržo labi. Nu, tikai jānobauda reāli labs devītnieks. Ot tā. Botan. 2 balles. Saņem sodu. Nu ko, labi, mēģinam tad. Davai, priekā. Ko jūs teiksiet, dārgie draugi, par mīklu? Sausa? Igors te vēl uz savu pusi. Baigais ekspress, jā? Nē, nu ko es varu pateikt? Pirmkārt, tā ir pirmai no 3 picām ir piesātināta garša. Jā. Es reāli te jūtu kaut ko izņemot tomātu pastu. Te reāli visa pietiek un uzreiz saproti, ka tu ēd kaut ko no dārgā Igora gala. Hei! Ārā, tas skanēja tik nepareizi. Nu, ko lai padara? Tās termins bija izmantos pašā sākumā. Nē, garšo ļoti labi. Nu, man personīgi vislabāk garšoja Optimus līnijas mīkla. Bet kopumā ņemot ļoti labi un ļoti garšīgi. Tā kā, jā, Igor, mēs laukam deķi uz savu pusi. Pagājis par vizuālo ieliku un par garšu es laikam neieliku. Nē, par garšu neieliku. Nu tad šeit man arī būs devītnieks. Es piedurēšos arī pie 9. Nevaru noliekt to, ka čia ir pietiekoši daudz visā kā. Ir vistā, siers diezgan daudz, kukurūzā. Jā, mīkla, varbūt iespējams, ka viņa ir plāna, tāpēc viņa ir varbūt sausa tāda. Un kāds tad būs vērtējums? Es ielikšu augstāku balli. Uzreiz pasaku, nekā es ieliku viņu pirms tam. Tā, kas jau intrigē? Jā, kā jau teicu, viņa man garšo un es ielikšu 8 balles par garšu. Un tādi kā amerikāņu kalniņi. Nu ko? Šodien mēs esam izmēģinājuši veselas 3 picas no dažādām cenu kategorijām. Lēto, vidējo, elitāro. Esam izlikuši balles. Rakstiet komentāros, ko jūs gribat, lai mēs notestējam uz savas ādas. Var piedāvāt sākot no saldumiem, beidzot ar pelniņiem. Jā. Vai pat zinat ko? Nūdeles. Tās ātrās pagatavošanas nūdeles. Tā ka jums ir pilns veikals ar produktiem, jūs mums rakstat droši, kas jūs interesē, un mēs labprāt to visu notestēsim, izteiksim savu viedokli un pastāstīsim jums. Jā. Labi, paldies un līdz nākamajai reizei. Čau. Gardo lietu inspektori bija jums. Čau! Ahoj!